Pagājušajā gadā man bija iespēja tikt pie 2 siltumnīcām. Vienā no siltumnīcām es audzēju tomātu. Rudenī raža bija lieliska, un tāpēc bija jādomā, ko ar tomātiem darīt. Aprunājoties ar kaimiņieni, viņa man iedeva Ķīnas mērces recepti. Es ceru, ka kaimiņiene nav pret, ka es ar šo recepti padalos arī ar jums. Kaimiņiene ne tikai iedeva man recepti, bet arī iedeva pagaršot, kā viņai tas bija sanācis ar saviem tomātiem. Bija ļoti garšīgi, un tāpēc es nolēmu arī uztaisīt pēc viņas receptes šo Ķīnas mērci. Tie, kas nevar salasīt, es nolasīšu. Tātad 3 kg tomāti, nomizoti, jāsagriež, 300 g burkāni, sarīvē, 300 g sīpoli, sagriež, 300 g paprikas, sagriež, pus teikaroti malti pipari, 3 ēdamkarotes sāls, 600 g cukura, 3 ēdamkarotes esences 70%. Ņemot vērā, ka tirdzniecībā esenci vairs tik vienkārši dabūt nevar, tāpēc es izmantoju visparastāko galda etiķi ar attiecību 1:8. Tātad 1 ēdamkarote esence, tas ir tas pats, kas 8 ēdamkarotes 9% etiķi. 1 burka ananāsu, var pirkt veselās šķēlītes, bet tad to vajadzēs smalki sagriezt, var jau sagriestus, 2 ēdamkarotes kartupeļu cietas. Visu vāra 40 minūtes, bez ananāsu un esences. Tad pievieno ananāsu, vāra 5 minūtes, pievieno esenci, pievieno 2 ēdamkarotes kartupeļu miltu, iemaisītas ananāsu sulā. Man šķita, ka kartupeļu miltus vajag nedaudz vairāk. Tad vāra līdz met pirmo burbuli un lej burciņās. Aizvāko, apgāž otrādi, līdz viss atdziest. Tālāk video tiem, kam interesēs, varēs pastīties, kā es stādīju un kā es ņēmos visu pagājušo vasaru ar saviem tomātiem. Atsauc uz pilno video, skatīt pirmajā komentārā. Ieberam visur zīvju miltus.